Ja es tev uzdotu jautājumu, cik svarīgi tev ir atrast sevi, savu aicinājumu, savu dzīves ceļu, savu nodarbošanos, es pieļauju, ka tu man atbildētu ļoti, ļoti svarīgi. Es par to domāju no paša rīta, kad jau esmu pamodusies, un dienas gaitā, un visu laiku par to pārdzīvoju, un gadi iet, un laiks iet, un nekādīgi sevi neesmu atradusi. Tātad ļoti svarīgi. Bet interesants fenomens ir tajā brīdī, kad tu pieraksties uz bezmaksas konsultāciju un nekādīgi netiec līdz viņai, jo visu laiku ir jāatliek. Man ir tādas vairākas klientes, kas pat 3 lāgiem ir pierakstījušās uz šo konsultāciju, un nekādīgi nesanāk. Un šie te iemesli ir dažādie. Vīrs, bērni, mamma, tētis, ballītes, ja, ir kādam dzimšanas diena vai ir ģimenes svētki un pasākumi. Nu redzi, tu nekādīgi nevari nolikt sev pirmajā vietā. Tad par kādu sevis atrašanu var iet runa, ja visi citi ir svarīgāki par tevi, ja visi notikumi ir svarīgāki par tevi ģimenē. Šis jau ir tas viens no iemesliem, kāpēc tu nekādīgi nevari atrast sevi, jo tev nav laika. Tev vienkārši sev nav laika. Tu skrien un izdabā visiem pārējiem par sevi pavisam aizmirstam.